Vēlos padalīties tev ar kādu liecību, kas īstenībā notika pagājušo gadu, kad īstenībā daudz agrāk palika tumšs. Un, kā jau mēs zinām, ka katrs Dieva darbs ir varens darbs, pārdabisks, un tas atklāja Dieva sirdi, pašu Dievu. Un, Dievs pats ir atklājis savos darbos. Un mēs zinām, ka Dievs sargā, ka Dievs ir mūsu sargs, ka mēs patveramies Jēzu Kristu un ka mums ir svētais gars, un Dievs ir visur klātesošs, viņš ir visur redzošs un viņš redz ienaidnieka taktikas, stratēģijas, tas, kas tuvojās, kas ir tālāk, viņš visu redz. Un paldies Dievam, ka mums ir svētais gars dots un ka viņš mūs brīdina, un laicīgi jau var atklāt šīs lietas. Un viss sākās ar to, ka es devos pastaigāties, es pārvācos jaunā lokācijā un es devos uz ezeru. Un līdz ezeram man ir apmēram 20 minūtes iet, un tas bija jau uz vakar pusi, un es pamanīju, ka jau paliek tāds krēsla, tumšāks un tumšāks paliek. Un es biju piepildīta ar prieku, un es slavēju Dievu, un, protams, tā kā tur nebija cilvēka apkārt, tad es arī ļāvu nedaudz skaļāk arī kaut ko izdziedāt. Un tad, kad es nokļuvu līdz ezeram, tad jau bija jau tumšāks, un tad man bija jāizvēlās, vai es eju uz priekšu, vai es eju uz labo pusi. Un tad eju ap ezeru, un tad uz veikalu. Un es izdomāju, labi, iešu uz priekšu, tāpat tur nav tālu, un tad eju atpakaļ, jo tur ir tā kā strupceļš. Un es eju, kā jau ierasts, es jau esmu to vietu izpētījusi, es zinu to, kā tur viss notiekās, kā viss izskatās. Un es biju pamanījusi, ka tur parasti ļoti maz cilvēku vai praktiski nav. Un es domāju, labi, aiziešu, Un tad es tikai eju, un kā ierasts ļoti bieži no augšas, ja tagad skaties bildi, tad tur pakalniņš ir tagad kreisā pusē, un tur ir dzesuras liedas. Un tad tur ir taciņi, kas ved tieši no tās vietas, kur es gribu iet. Un tur ir vīrietis. Un iepriekš arī tā ir bijis, ka tur cilvēki entie ir bijuši, un nekad nebijis tā, ka man pievērš uzmanību tieši konkrēts cilvēks. Šoreiz, nevis izskats, nevis rīcība, bet iekšā man ir nemiers. Un tad es tā kā skatos uz viņu, tā kā viņu vēroju, bet nevis tā burtiski skatos, bet tā pa kaktiņu, tā kā ar acu kaktiņu. Tā kā skatos, un viņš tā kā iet lejā, es tā kā eju uz priekšu, un es tagad skatos, kur tad viņš ies tālāk, un viņš pēkšņi pagriežās uz to vietu, tur, kur man jāiet, viņam nav tur jāiet, tas nav loģiski. Tad sanāk, ka viņam jāiet apkārt visu laiku, un es sapratu, ka te kaut kas nav kārtībā. Un es tā kā eju tālāk uz priekšu, un es gribu redzēt, ko viņš darīs, kā viņš reaģēs. Un viņš tā kā iet, un es saprotu, tur nedrīkst iet. Un tad es apstājos, it kā telefonā kaut ko skatītos, WhatsAppā, Instagramā, un es arī to izdarīju. Iegāju un paskatījos, lai nebūtu jātēlo nekas. Un tad es skatos, viņš stāv, un es, protams, arī burtiski neskatos tā virsū, vai ne? Un lai viņš tā kā neredz, ka es uz viņu skatos, bet es tāpat redzu viņu. Un viņš ir ne tuvu, bet patālāk, es nezinu, cik tie ir metri, bet viņš tā kā tālāk, bet nav arī ļoti tālu. Un viņš stāv, un tas, kas man izskatījās, vai tā bija, es nezinu, vai tas garīgi es redzēju, es nezinu, kas tas, kā tas viss tur tā realizējās, un vai man tikai izlikās, bet bija tā, ka tas vīrietis stāvēja. Starp citu, tas vīrietis bija kaut kāds pēc 50 gadiem, tāds īsa auguma, melns, un maisiņš balts bija, un cepuri kaut kāda galvā bija, un gaišāda bija. Un tad es tā kā skatos uz viņu, un viņš stāv ar muguru, un viņam izstāsta, ka viņam galva pagriezt uz otru pusi nāk 180 grādi. Un tā kā mugura un galva, viņš tā būtu mugura, un galva viņš tā skatās, un man likās creepy moments. Es domāju, kā tas var būt, vai man izliekās, Un, protams, es tā uzmanīgi tā kā uz viņu skatījos, es domāju, labi, ok, un es labi, visi man jāgriežās atpakaļ, jo es neredzu nevienu cilvēku apkārt. Es pagriežos, bet man nav bail, man ir miers, bet miers tā, ka man nav bailes, tā kā neraisīja nekādas bailes, bet vienkārši iekšā bija tas nemiers par šo vīrieti. Un tad man nāk tās domas, ka viņiem ir kaut kāda nodoma tā kā pret mani, ka viņš kaut ko grib, viņam kaut kāda mērķi ir, Kāpēc viņš iet uz turieni, tur, kur viņam nav jāiet, un kāpēc viņš stāv tad, kad es stāvu. Un tad es pagriezos, un tad gāju atpakaļ tā kā uz māju ceļu. Eju, un tad parādās vīrietis ar suni, un tad māmiņa ar mazu bērnu, un sanāk, ka tur jau ir cilvēki, un tad tur viss tos
viņš neko vairs tur nevar darīt. Un tad es skatos pēc kaut kāda laika, kad es paeju garām tiem cilvēkiem, paskatos atpakaļ, viņš iet tā kā uz manu pusi, un es vienkārši eju tālāk, man pilnīgi miers ir, un es zinu, ka nekas nenotiks, man pilnīgi tāda pārliecība ir, un es eju tā kā tālāk, un es paskatos atkal atpakaļ, un es redzu, ka tas vīrietis, viņš pagāja garām tam ezeram, un tad viņš iegāja augstās mājās. Tur bija dzīvojamās mājas, bija 9-stāvīgas vai 5-stāvīgas, es nezinu īsti, bet viņas augstas mājas ir. Un viss. Un viņam nevajadzēja tur iet, tur, kur es gribēju iet. Un līdz ar to tad tur bija kādi nodomi pret mani. Un paldies Svētajam garam, ka brīdināja un par šo jūtīgumu, ja, kad es spēju satvert un norēģēt uzreiz. Un zini, un Dievs, es ticu, ka Dievs mūs katru un arī tevi, kas skatās, ir nosargājis no tik daudz reizēm, brīžiem, ja, momentiem, kad ir sirdī, pāri ceļam, ja, vai šodien neizturien, ja, aizēj pa citu ceļu. Un ko var zināt, ja, kas būtu noticis, ja, tad vai pamosties vēlāk, ja, vai atliec to modinātāju. Ir daudz visādu veidu. Es ticu, ka Dievs ļoti daudz mūs nosargājis to, ko mēs pat paši nezinām. Un tāds ir tēvs, kurš sargā savus bērnus, ja, un Jēzus Kristus ir mūsu sargs un Svētais gars mūs sargā, mūs aizstāv, dod padomus, stiprina, ja, dod gudrību un palīdz arī izšķirt šīs lietas. Un tāpēc paldies Dievam par viņa vadību, ka viņš ir vienmēr nomodā, un viņš vienmēr modrs ir, ja? Viņš vienmēr vislabākā stāvoklī, kā viņš vien var būt, ja? Un tāpēc paldies Dievam, ka mēs paši nevaram, mēs esam pilnībā atkarīgi tikai no Dieva, tikai no viņa, un šī tikai viena no liecībām, man kopā ir divas, ja? Ko es tā varu burtiski padalīties par apsardzību, bet es domāju, ka Dievs daudz vairāk ir nosargājis, un es ticu, ka arī tevi. Tāpēc, ja tev ir kāda liecība par Dieva apsardzību, tu droši vari padalīties komentārā, un varbūt, ka es ticu, ka katra liecība ceļ ticību un parāda Dievu sirdi, un šo vienu no šķautnēm, ja, sirds šķautnēm, ja, un ka mēs īstenībā nelielamies ar mums, ja, es nelielos ar to, ka es biju jūtīgi, ja, es nelielos ar neko, es lielos ar Dievu, jo to visu izdarīja tikai viņš, un atceries, ka ja es teicu apostuliem, ka jums ir labāk, ka es aizēju, ja, un ka viņš sūta Svēto garu, un tas ir labāk, ja. Un iedomājies, ka Svētais gars tev ir 24/7, viņš pie tevis, viņš tuvāk kā neviens cits, viņš vienmēr ir pieejams, viņā ir visa gudrība, viss padoms, viņā ir viss pilnībā, un viņā ir Dieva valstība, ja? Kā mēs zinām, ka Dieva valstība ir miera Svētajā garā, mūsos ir Dieva valstība. Un mums ir pats Dievs mūsos, kas ir lielāks nekā tas, kas ir pasaulē, nekā tas, kas ir tavā ikdienā, tur, kur tu ej, tev ir lielāks nekā tas, kas varbūt kaut kāds ienaidnieka pretspēks, jā, ienaidnieka uzbrukums, kaut kāda situācija, apstākļi ir lielāks, jā, un ja mēs katru dienu staigājam kopā ar Dievu, un Dievs sargā, un kaut kad nesen, īstenībā kaut kādu laiku atpakaļ, bet tas bija šogad, manuprāt, Dievs teica, ka viņš man sargā, man pilnīgi ir tā atziņa un atklāsme, ka viņš man sargā. Tā ka esmu viņa mīļais bērns un ka Dievs man gādā un sargā. Un tas nenozīmē, ka es tagad pārgalvīgi dzīvoju, jā, Dievs, tu teici, ka tu man sargā, jā, nē, bet es zinu, ka ir kāds, kas ir augstāks par visu, un ka viņš mani sargā. Jā, un arī tevi starp citu, tāpēc esi svētīts, lai Dieva miers, ja, un Dieva apsardzība ir ar tevi.